Labdien! Mani sauc Līva Zorgenfreja un esmu Svetbanka galvenā ekonomiste. Esam tikko izlaiduši jaunāko Svetbanka ekonomikas apskatu un gribu jums pastāstīt, kas tad ir tie galvenie secinājumi, kas ir galvenās prognozes, ejot uz priekšu par Latvijas ekonomikas attīstību un arī par globālās ekonomikas skatu. Sāksim ar globālo ekonomiku un tad iesim tālāk pie Latvijas ekonomikas attīstības. Ja sākam ar globālo fonu, tad tā lielā ziņa ir, ka mēs esam tuvojamies un esam arvien tuvāk šai likmju mazināšanai. Bet jāsaka, ka situācija ir drusciņi atšķirīga, ja skatāmies uz ASV vai ja skatāmies uz Eiropu. Un labā ziņa ir, ka Eiropā tomēr šīs likmes visdrīzāk saruks drīz, jau jūnijā, un savukārt, ja skatāmies uz ASV, tad tur būs jāpagaida vēl drusciņi līdz septembrim. Bet par visu pēc kārtas, protams, jāsāk kā vienmēr ar globālajām cenām, jo tas ir tas lielais nezināmais, kas var ļoti strauji mainīties un var ietekmēt inflācijas skatu nākotnē. Ja skatāmies uz enerģijas cenām, tad no vienas puses it kā lielā mērā daudzas lietas ir līdzīgas kā iepriekš. Ja elektrības cenas ir salīdzinoši zemas. Dabas gāzes cenās mēs arī redzam, ka šis varbūt vairs neesam pie tiem ilgtermiņa vidējiem rādītājiem, bet tomēr cenas ir ļoti, ļoti zemas salīdzinājumā ar to fonu, kāds bija 21. 22. gadā. Savukārt naftas cenās gan mēs esam pēdējā laikā redzējuši kāpumu. Un te tie iemesli ir dažādi, bet tie noteikti ir ģeopolitiskie saspīlējumi, kas spēlē to lielāko lomu. Bet tātad gan tuvie austrumi, gan arī tas, ka Ukraina ir apšaudījusi un uzbrukusi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, tas arī ir spēlējis lomu naftas cenu kāpumā. Un arī, protams, tas, ko dara OPEC, kas ir ieguvis ierobežošana. Bet, jā, šie pēdējie notikumi pavisam noteikti rada satraukumu, jo īpaši tādēļ, ka tie var diezgan būtiski mainīt inflācijas trajektoriju, jo tas notikumi tuvajos austrumos, tie ir ļoti lielā mērā saistīti ar valstīm, kurās mēs iegūstam enerģijas izēvielas naftu, dabas gāzi, un jāsaka tā, ka tā situācija ir diezgan nokaitēta, un ja tur šīs situācijas, šis saspīlējumi vēl palielinās, mēs varam redzēt gan problēmas piegādēs, gan vispār trūkumu naftas piegādēs pasaulē kā tādās. It sevišķi tādēļ, ka, teiksim, ja ir iesaistīta jau Irāna, tad ir jautājumi par Hormuzas šaurumu, kas ir tajā bildītē, tā ar zilo raustīto līniju apzīmētā vieta kartē, kas ir Persijas līča savienojums, un ceļš, caur kuru tiek vestas, tiek transportētas ļoti liela daļa naftas eksporta. 20% no pasaules naftas patēriņa iet caur šo mazo šaurumu. Arī, ja runājam par dabas gāzi, arī situācija ir ļoti līdzīga, aptuveni 20%, kas tiek eksportēti, iet caur šo, kas tiek pasaulē eksportēti, iet caur šo šauro Hormuzas šaurumu. Un ko tas nozīmē, ka Irāna šo šaurumā, teiksim, darbību var ļoti būtiski apdraudēt. Un skaidrs, ka ja piekdaļa no pasaules naftas un dabas gāzes ir atkarīga no šī šauruma normālas darbības, un ja kaut kas to apdraud, tad mēs, protams, redzēsim milzīgo pīķi pēc tam cenās. Bet šobrīd šķiet, ka tā situācija ir nomierinājusies, bet jautājumi, protams, ir par nākotni, jo tā ir tāda bumba ar laika degli, kas jebkurā brīdī var uziet gaisā. Un arī, ja skatāmies, teiksim, uz to, kāda ir naftas produktu krājumi, gan ASV, gan arī Eiropas valstīs, tad šie krājumi nav ļoti augstos līmeņos, ja sevišķi runājam par ASV, tāpēc naftas cenai, tas buferis nav īpaši liels, tā teikt. Tātad riski saistībā ar globālajām cenām ir diezgan ievērojami. Bet, ja mēs skatāmies uz to, kā šobrīd iet inflācijai, tad tā inflācijas trajektorija kopumā it kā ir labvēlīga. Patērētājiem labvēlīga un arī centrālās bankas kopumā it kā iepriecinoša. Mēs esam diezgan krietni panākuši lejā no tiem augstajiem līmeņiem, ko redzējām iepriekšējos gados. Bet jāsaka, ka pēdējā laikā tas inflācijas kritums ir samazinājies, un mēs esam tā kā nostabilizējušies. Un, īstenībā, ja Eiropā
principā mēs ejam līdz ar to, kā tika prognozēts, tad ASV gan analītiķu prognozes nepiebildās, un inflācija ir augstāka nekā tai vajadzētu būt, lai centrālā banka varētu, teiksim, tā atvieglot, uzelpot un tiešām domāt par jau drīzu procentu likmi mazināšanu. Turklāt, ja mēs skatāmies uz to, kas notiek pamatinflācijā, tad tur šī situācija ir vēl izteiktāka. ASV šī pamatinflācija ir diezgan ievērojami spītīgāka nekā Eiropā. Eiropa ir ar to sarkano, ASV ir ar to dzelteno līniju abos šajos grafikos. Un, principā, jāsaka, ka inflācijas stāsts ir nedaudz atšķirīgs ASV un atšķirīgs Eiropā. Daļēji tas ir tādēļ, ka arī ASV ekonomika ir daudz spēcīgāka, līdz ar to viņi rada šo iekšējo dzinuli arī cenām augt. IMF, Starptautiskais valūtas fonds, ir arī izteicies, ka viens no iemesliem augstākai pamatinflācijai ASV ir tieši valsts budžeta deficīts un teiksim, tas, ka fiskālā politika ir devusi ļoti lielu grūdienu tam, lai ASV ekonomika augtu šobrīd straujāk nekā citas valstis. Un, ja skatāmies uz citiem ar inflāciju saistītiem un inflāciju ietekmējošiem rādītājiem, tad noteikti jāskatās, kas notiek ar algām. Un algas Eirozonā ir joprojām tas pieauguma temps ir salīdzinoši augstā līmenī, bet, ja skatāmies uz tādiem uz priekšvērstiem rādītājiem, piemēram, kā algas darba sludinājumos, tad tur tā lejupvērstā tendence ir redzama, un mēs ceram ieraudzīt vēl pozitīvus rādītājus, vairāk pozitīvus rādītājus arī vēl pirms jūnija, kad ir šī Eiropas centrālās bankas padomes sēde, kurā mēs ceram arī redzēt šo likmju samazinājumu. Savukārt ASV darbspēka izmaksas pat ir diezgan būtiski atkāpšos no tiem augstākajiem līmeņiem. Un tas, protams, palīdz un nomierina, tā teikt, ASV Federālo rezervi banku vai ASV centrālo banku. Un kāpēc šis darbspēka izmaksas ASV vairs neaug tik strauji? Viens no iemesliem ir tas, ka ASV ir ļoti liela imigrācija bijusi pēdējā gada, varbūt nedaudz vairāk laikā. Un ja no vienas puses, ja skatāmies no tādas politiskās retorikas puses, tad imigrācija tiek uzskatīta par tādu bubuli. Gan Trumps, gan Baidens par to runā, par to, kā to ierobežot, bet no otras puses imigrācija ir spēlējusi ļoti lielu un ļoti pozitīvu lomu, veicinot ASV ekonomikas izaugsmi un, teiksim, nodrošinot to, ka darba tirgū tās darba roku pieplūdums ir spēcīgs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita kāpums un ir lielāks baseins, no kā pasmelt. Un līdz ar to šīm algām spiediens nav tik liels, un tas arī mazina šo spiedienu uz pamatinflāciju. Bet, kā redzējām, ir citi iemesli, kāpēc tā pamatinflācija ASV tomēr tik ļoti nekrīt. Un tāpēc, īstenībā, Fed un ECB, tātad Amerika un ASV, ir šobrīd jau mainītās lomās. Un šis ir izgriezums no Bloomberga, kas bija tieši blakām 2 raksti vēl pirms dažām dienām. Ja mēs decembrī skatījāmies uz to, ka Eiropas centrālā banka runāja par to, ka jābūt ir piesardzīgiem, mēs vēl neredzam iespēju mazināt likmes īsti un tā. Savukārt Pauels pērnā gada nogalē pat signalizēja, ka tam likmju kritumam ir jābūt drīz. Tad šobrīd jau tā situācija ir mainīta, tās lomas ir mainītas, un Lagarde, kas ir Eiropas centrālās bankas galva, tur vairāk tas stāst ir par to, ka tiešām likmes tiks mazināts, un visdrīzāk tas varētu tiešām jau būt jūnijas. Savukārt Pauels gan ir daudz piesardzīgāks. Un saka, ka pēdējie inflācijas rādītāji nozīmē, ka mēs vēl līdz galam neesam pārliecināti par to, ka inflācija ir uzvarēta. Un tas arī mums liek nedaudz mainīt prognozes. Pirmkārt, ECB likmes sāks mazināt jūnijā. Iepriekš mēs bijām pat nedaudz optimistiskāki. Mēs teicām, ka tas varētu būt aprīlis, bet ir arī inflācijas dati un arī fakts, ka mēs tomēr Eiropas centrālā banka grib redzēt daudz vairāk datus un pierādījumus tam, ka inflācija ir būtiski mazāka problēma. Viņi gaidīs līdz šim jūnijam, un tas jūnijas varētu būt brīdis, kad likmes sāk mazināties. Savukārt ASV gaidīs līdz septembrim. Tātad vēl nedaudz tālāk tiek panests tas brīdis, kad tas cikls vērsīsies otrā virzienā.
Savukārt vēl viena svarīga mums un mūsu eksportētājiem centrālā banka noteikti ir Zviedrijas centrālā banka, Riksbanka, kurā mēs prognozējam, ka šī krītošā inflācija, kas ir Zviedrijā, ļoti diezgan vārgā ekonomika, ka tas varētu noteikt, ka jau Riksbanka jau maijā varētu pat sākt mazināt likmes. Tomēr jāsaka, ka tas likmi mazinājums maijā notiks, bet tad tas nākamais mazinājums, tā tālākā trepīt uz leju, tur gan viņi nedaudz vēl nogaidīs, un tas varētu būt nākamā reize vēl varētu būt septembris, teiksim, otrā reize, kad viņi mazinās šīs likmes. Kas nozīmē, ka it kā tas vilnis ir pavērsies otrā virzienā vai tūliņ pavērsīsies otrā virzienā, bet līdz tādai atkopšanās sagaidīšanai tiešām reālajā ekonomikā mums visdrīzāk būs vēl jāpagaida. Jo, protams, 0,25% punktu samazinājums bāzes procentu likmē, tā joprojām ir tāda maza vienība, es teiktu. Bet tā galvenā ziņa ir tas signāls, ko tas dod, ka mēs vairs neejam uz augšu, vairs pat arī nestāvam uz vietas, bet tomēr ejam tajā vieglākas monetārās politikas virzienā, kura tomēr vairs neierobežos ekonomiku tik ļoti kā iepriekš. Galu galā likmes saruks gan šogad, gan arī nākamgad, un 25. gadā mēs prognozējam, ka ECB likme jau varētu sasniegt 1,75%, kas ir daudz vairāk, protams, nekā tas bija pirms Covid laika, bet arī daudz mazāk nekā tas ir šobrīd, kad mēs redzam šos 4%. Ja skatāmies uz to, ko prognozē tirgi, tad par šo gadu tirgus gaidas ir diezgan līdzīgas mūsu prognozēm, bet nākamajā gadā mēs esam nedaudz optimistiskāki. Mēs prognozējam, ka tomēr šis likmju kritums turpināsies arī nākamgad un turpināsies tādā diezgan pat straujā tempā. Savukārt tirgi ir nedaudz piezemētāki savās prognozēs. Un, protams, ka tirgus prognozes ļoti strauji arī var mainīties. Un, ja skatāmies uz to, kas tika prognozēts, teiksim, janvārī, kur skats bija daudz pozitīvāks, ka mēs daudz drīzāk redzēsim šos kritumus, piemēram, Eiriborā, kas ir tā dzeltenā līnija, tad šobrīd jau arī tās Eiribora prognozes tirgos vairs nav tik optimistiskas, bet joprojām par lejupējošām procentu likmēm. Ko tad mēs redzam tajā reālajā ekonomikā Eirozonā? Jāsaka, ka joprojām Eirozona ir stagnācijā, it sevišķi Vācija ir stagnācijā vai pat flirtē, varētu teikt, ar recesiju, bet ir daži labi signāli. Viens no tiem ir, piemēram, tas, ka ražošanas iepirkuma vadītāja indeks, tātad noskaņojums ražošanas sektorā, ir pēdējā laikā uzlabojies. Bet, ja mēs palienam dziļāk tajam lācītim vēderā, tad jāsaka, ka tas uzlabojums Eirozonā kopumā lielā mērā ir uz tā rēķina, ka ir audzis ražošanas iepirkuma vadītāju noskaņojums tieši Itālijā un Spānijā, kas mums, Latvijai, nav tik svarīgi tirzniecības partneri. Savukārt Vācijā, kas ir dzeltenā līnija, Vācijā šis noskaņojums rādītājs pat ir nedaudz pasliktinājies pēdējos mēnešos. Un, ja skatāmies uz to, cik liela nozīme ir Vācijai vai šiem citām partneru valstīm mūsu preču eksportā, tad uz Vāciju mēs eksportējam aptuveni 7% no kopējā preču eksporta, savukārt uz Itāliju un Spāniju kopā mēs eksportējam aptuveni 3%. Tāpēc tas, kas notiek Itālijā, Spānijā, tas līdz mums un tas mūsu ekonomikas attīstību ietekmē ievērojami mazāk nekā tas, kas notiek Vācijā. Un Vācijas problēmas, Vācijas lēnā attīstība un ļoti plašās īstenībā tādās struktūrālās problēmas, kas ir Vācijā, tas noteikti ir traucēklis arī mūsu ekonomikas straujākai attīstībai. Un turklāt Vācija ne tikai ir, teiksim, tādas grūtības augt, tāpēc, ka mēs redzam eksporta tirgos kopējā pasaules preču eksportā bremzēšanos, visas šīs kustību no globalizācijas uz reģionalizāciju, Ķīnas strauja izaugsme un, teiksim, liels tāda spēcīga ienākšana tieši autobūves sektorā, kur kādreiz tā galvenā valsts, varētu teikt, bija Vācija. Tad, un tas nav tikai tas eksporta stāsts, bet Vācijā arī diezgan
ne īpaši labi izskatās šis patēriņa stāsts, jo Vācijā patēriņš kopumā veido daudz mazāku daļu no ekonomikas kā vidēji OECD valstīs, un īstenībā arī Latvija ir daudz augstāk nekā Vācija šajā gadījumā. Vācieši nepatērē, vācieši labāk uzkrāja, labāk ir tāda piezemētāka savos tēriņos arī privātajā un arī publiskajā sektorā. Un līdz ar to mēs redzam, ka gan investīcijas Vācijā ir mazākas nekā vidējā OECD, gan arī patēriņa īpatsvars ekonomikā ir mazāks. Un šeit pat par 10% punktiem mazāks. Līdz ar to Vācijas ekonomika pati sevi varbūt varētu stimulēt kaut kādā ziņā, ja sāktu tas iekšējais patēriņš straujāk atdzīvoties, bet tas nenotiek. Un tas arī mums, diemžēl, mūsu ekonomikai nepalīdz. Savukārt, ja ejam tālāk pie Latvijas ekonomikas, tad Latvijas ekonomikā jāsaka tā, ka šis gads būs labāks nekā iepriekšējais. Kādēļ? Tāpēc, ka pēdējie 2 gadi, 23. un arī īstenībā 22. gads pagāja zināmā mērā tādā stagnācijas zīmē. Šogad mēs prognozējam izaugsmi. Izaugsme nebūs strauja, bet tā būs tomēr izaugsme. Un šo izaugsmi virzīs pamatā iekšējie faktori. Skaidrs, ka tādai mazai atvērtai ekonomikai, kāda ir Latvija, uz iekšējiem faktoriem balstīt izaugsmi, tas nav nekas tāds, kas varētu ilgstoši un vairāku gadu garumā. Tāpēc mēs ceram, ka no tā situācijas, kas ir šobrīd, kad izaugsmi virza iekšējie faktori, mājsaimniecība patēriņš, investīcijas, pārsvarā valdības investīcijas, mēs pāriesim atkal uz eksporta virzītu izaugsmi. Bet tam mums ir jāsagaida procentu likmju kritums un tāda būtiskāka atgūšanās mūsu tirdzniecības partnervalstīs. Bet, ja ejam pēc kārtas, tad gribās sākt varbūt tomēr ar inflāciju, kas iepriekšējos gadus mums bija, protams, galvenais jautājums, un tagad varbūt nedaudz aizgājas otrajā plānā, jo inflācija ir zema. Un inflācijas dinamika ir ļoti labvēlīga bijusi patērētājiem. Ja šobrīd skatāmies uz to, kas ir noticis, tad inflācija ir zem 1% vai ap 1%. Un tāda arī zema saglabāsies arī tuvākajos mēnešos. Būs svārstības, nedaudz redzēt tādas zāģītes tur ir, tāpēc, ka ir dažādi, iepriekšēji atbalsta mehānismi, kas iziet ārā no šogad, un mēs redzam, ka tie bāzes efekti ietekmē šo inflācijas līmeni, bet jāsaka kopumā, ka inflācija būs zema, un ja skatāmies uz to, kāda tā būs gadā vidēji, tad tie būs aptuveni 1,5% šogad un varbūt nedaudz augstāk nākamgad. Un ko mēs redzam, ka no vienas puses inflācija uz leju vilks zemo enerģijas cenu efekts, kas nenāk viss uzreiz, tas ienāk inflācijā pakāpeniski, tas no sākuma var ienākt caur tiešajiem efektiem, kaut vai degvielas cenām sākotnēji, bet pēc tam tas palēnām aiziet arī uz citām preču un pakalpojumu cenām. Arī pat, apkuras ziņā mēs neredzam uzreiz šos zemāku enerģijas cenu efektus, mēs redzam tos tikai ienākam pakāpeniski. Piemēram, esam nesen dzirdējuši, ka Rīgā tarifs apkurei nākamajā sezonā saruks par aptuveni 6%, kas arī ir ietekme no tā, ka šobrīd dabasgāzes cenas ir daudz zemākas. Viņi ir spējuši iepirkt par zemākām cenām, ko tad patērētājs redzēs vēl pēc kāda brīža. Līdz ar to šie uz leju vērstie efekti no enerģijas cenām, mēs vēl viņus visus to pozitīvo ietekmi neesam redzējuši un vēl tikai turpināsim redzēt gan šogad, gan arī varbūt nedaudz vēl nākamgad. Un tas, kas no otras puses virzīs straujāku inflāciju, būs tas, kas balstīs to cenu pieaugumu, tomēr tās ir algas. Un tāpēc, ja skatāmies, piemēram, uz pakalpojumu sektoru, tad pakalpojumu sektorā visdrīzāk šis cenu pieaugums joprojām būs un turpināsies. Un te uzliku gaidas par to, kādas būs cenu izmaiņas tuvākajā nākotnē.
no vienas puses, tā kā kreisajā pusē par to, ko domā patērētāji, kā patērētāji redz šīs cenas maināmies nākotnē vai prognozē, kā tās varētu mainīties. Un savukārt labajā pusē ir uzņēmumi un dažādu nozaru uzņēmumi, kā viņi skatās uz to un kā viņi plāno savas cenu izmaiņas. Vai viņi plāno, ka cenas celsies, vai viņi plāno, kas ir virs nulītes, vai viņi plāno, ka cenas samazināsies, kas ir zem nulītes. Ko mēs redzam, ka īstenībā iedzīvotāji gaida, ka šis cenu līmenis, tās pieaugums būs arvien mazāks un mazāks. Un tas no iedzīvotāja puses, no patērētāja puses tik zemas gaidas par cenu izmaiņām īstenībā sen nav bijušas. Bet, ja skatāmies uz uzņēmēju pusi, tad tur, protams, šis vilnis ir norimis, tā, ko mēs redzējām 22. gadā, kad visi gribēja celt savas pārdošanas cenas, tad šobrīd tās pārdošanas cenas ir tādas piezemētākas, tie plāni ir piezemētāki, bet zem nulītes viņi nokrituši īsti nav. Pat tādā nozarē kā apstrādes rūpniecība, kur mēs redzam, ka vairāk kā 50% no uzņēmumiem saka, ka viņu galvenā problēma ir pieprasījuma trūkums, un tas noteikti neveicina cenu kāpumu. Iespējams, kas kavē, teiksim, straujāku cenu izmaiņas lejupvērstā virzienā, tas varētu būt tas, ka pēdējā laikā ir arī nedaudz augušas izēvielu cenas, nedaudz runājam arī par enerģijas cenām, bet ir arī citas izēvielu cenas, kas varbūt pēdējos mēnešos ir nedaudz atkal pieaugušas. Plus vēl jautājumi par pārvadājumiem, kas arī ir saistīti, piemēram, ar tuvajiem austrumiem un ar šiem garākajiem piegāžu ceļiem, kas ir tādēļ, ka ir jāapiet, teiksim, Suecas kanāls un tā tālāk. Tā kā var būt, pilnīgi pamatoti iemesli, kādēļ mēs uzņēmumu pusē negaidām šo cenu kritumu. Un it sevišķi, ja skatāmies, piemēram, uz pakalpojumu cenām, tad tur mēs redzam īstenībā, kas ir tā tumšāka violetā līnija, tur mēs redzam īstenībā, ka šie plāni par cenu kāpumu ir īstenībā tādā vēsturiskā kontekstā diezgan pat par strauju cenu kāpumu. Ja? Skaidrs, ka netik strauju kā 22. gadā, bet, ja skatāmies tur robežās no 12. līdz 20. gadam, tad šī līnija bija krietni zemāka nekā tā ir šobrīd. Kas visdrīzāk nozīmē to, ka pakalpojumu sektorā darbojošies uzņēmumi saprot, ka algas aug un visdrīzāk gaida, ka tās turpinās augt, un līdz ar to šis izmaksu kāpums spiež arī šīs pārdošanas cenas, visdrīzāk spiedīs viņas arī celt turpmāk. Un tas īstenībā saskan ar to, ko jau es iepriekš teicu, ka domājot par inflāciju, galvenais inflācijas virzītājs būs šis algu kāpums. Ja ejam tālāk, tad aizejot prom no inflācijas un pienākot pie IKP un pie ekonomikas attīstības, es jau nedaudz ieskicēju, ka mēs Latvijā aptuveni 2 gadus esam faktiski bijuši tādā stagnācijā. Ja skatāmies uz dzelteno līkni, kas ir Latvijas IKP, tātad iekšzemes koprodukts un tieši tie saražotie apjomi pēdējos gados, tad pēdējie 2 gadi faktiski tā dzeltenā līnija stāv uz vietas. Nekur ne uz augšu, ne uz leju mēs īsti neejam. Bet līdzīga situācija ir arī Lietuvā. Viņiem ir līmenis varbūt drusciņi augstāk salīdzinājumā ar 19. gadu, bet arī šeit ir tāda stagnējoša tā situācija. Savukārt Igaunijā gan mēs redzam jau ilgstoši recesiju un, diemžēl, tās prognozes par nākotni arī nav ļoti optimistiskas arī šim gadam Igaunijā. Labā ziņa, vai varbūt netik vairs negatīvā ziņa, ir tā, ka noskaņojums kopumā ekonomikā pēdējā laikā ir nedaudz uzlabojies. Pavisam noteikti mēs to varam redzēt Lietuvā un Latvijā, kur tas ir violetā un zeltainā līnija, kas ir šeit pēdējā laikā uzrāda tādu augšupvērstu tendenci. Un Igaunijā savukārt varam vismaz priecāties par to, ka pasliktinājumu mēs vairāk neredzam. Un varbūt tādi lieli optimisti var saredzēt arī pašā galā tādu nelielu uzlabojumu. Bet tā kā jāsaka, ka mēs negaidām, ka kļūs sliktāk, mēs gaidām, ka visdrīzāk tie tuvākie ceturkšņi jau liecinās par tā ekonomikas cikla pavēršanos augšupvērstā virzienā. Kādas tad ir mūsu prognozes?
Ekonomika šogad būs lēna. Ja pērn mēs tiešām stagnējām, 0,3% kritums, kas to nevarētu pat saukt īsti par kritumu, tas ir tāds, ap nulli varētu teikt. Stāvējām uz vietas mūsu ekonomika. 24. gadā mēs prognozējam, ka tas būs ekonomikā kāpums, 1,4% apmērā. Tas ir joprojām ļoti lēns pieauguma temps. Ar šādiem tempiem mēs nevaram nevienu īsti noķert. Tas nav tas ilgtermiņā vēlams. Izaugsmes temps nebūtu ne tuvu tam. Bet vismaz pozitīvi, ka tas ir, ka mēs būsim izkāpuši no šīs stagnācijas perioda. Savukārt, 25. gadā mēs jau redzam, ka šī izaugsme varētu būt straujāka, lielā mērā pateicoties tam, ka samazinoties procentu likmēm, uzlabojoties tam ekonomikas stāvoklim visās mūsu partnervalstīs, mēs ceram tad redzēt arī straujāku šo eksporta kāpumu. Un, ja skatāmies uz eksporta partnervalstu prognozēm, tad jāsaka, ka tādas ļoti strauju izaugsmi mēs nekur negaidām. Pārsvarā tā karte ir tāda blāva, un blāva viņa ir tādēļ, ka šie izaugsmes tempi ir ap 0 līdz 1% vai maksimums līdz 2% kaut kur šī izaugsme aizsniedzās. Ja? Bet kopumā, ja skatāmies uz mums svarīgākajām partnervalstīm, tad Lietuvā iet līdzīgi kā mums, varbūt nedaudz straujāk šī izaugsme, savukārt Igaunijā joprojām arī šogad mēs prognozējam, ka būs ekonomikas kritums. Savukārt, piemēram, Zviedrija, tur ir ap nulli, tā stagnācija turpinās. Tas virziens varbūt šoreiz jau sāks iekustēties un iesim pareizajā virzienā, arī Zviedrijā un arī Igaunijā, bet joprojām gads kopumā būs tāda stagnācijas zīmē un Igaunijā pat, varētu teikt, krituma zīmē. Un joprojām jāsaka, ka ģeopolitiskie riski ir ļoti augsti. Un tie ietekmēs ne tikai inflāciju, kā sākumā runāju, naftas cenas, dabasgāzes cenas, bet ja tas ietekmē naftas cenas, dabasgāzes cenas, tas ietekmēs arī monetāro politiku un līdz ar to gan straujāka inflācija, gan monetārās politikas saglabāšanās šajā ļoti stingrajā un ierobežojošajā līmenī, tas arī nozīmēs, ka ekonomika nevar atkopties tā, kā mēs to šobrīd prognozējam. Tāpēc riski joprojām ir diezgan augsti. Ja ejam tālāk, tad ko mēs redzam šobrīd jau Latvijas ekonomikā, preču eksportā īstenībā mēs iepriekšējā gada pēdējā ceturksnī īstenībā redzējām pat nelielu uzlabojumu. Un tās ir ļoti pozitīvas ziņas. Tas liecina, ka iespējams tas lielais kritums ir pagājis, un tagad mēs varētu sākt domāt, varbūt, ka esam kaut kur tuvu tam apakšējajam punktam. Protams, vēl nav zvanīts, ka tā gluži ir, bet tā izskatās, ka var būt, ka ir tādi pirmie asni un pirmie signāli par to, ka daudz zemāk mēs vairs nekritīsim. Ne pārāk labā ziņa ir tā, ka pakalpojumu eksportā mēs redzējām diezgan būtisku samazinājumu. Tur tāds ļoti skaidri saprotams, kas tieši ir tajā 4. ceturksnī noticis, tik īpašs nav, bet tas, ko mēs noteikti redzam, ka negatīva ietekme joprojām nāk no transporta nozares, tieši no tranzīta devuma, ostas, dzelzceļš, tur šīs kravu apjomi krīt, un tas noteikti negatīvi ietekmē pakalpojumu sektoru. Bet savukārt, piemēram, aviotransportā tomēr tā situācija ir labāka un pamazām uzlabojas, un arī gada sākumā mēs tomēr redzam, ka ir atsevišķi šie pakalpojumu sektori, kuros tas uzlabojums notiek. Un, ja skatāmies uz tiem pašiem pēdējiem datiem, kas par preču eksportu, piemēram, ir par janvāru, februāru, tad tur preču eksportā situācija ir arī, tāda var svārstīga, tā atkopšanās, un viss tas atkopšanās ceļš visdrīzāk būs tāds nevienmērīgs, tāds grubuļains, un tas ceļš noteikti nav līdzens. Un gada sākums ir arī bijis tieši tāds nelīdzens. Varbūt nedaudz labāks janvāris, nedaudz sliktāks februāris, bet kopumā tā tendence vairs nav lejupvērsta, kas ir labas ziņas. Bet, ja domājam par nākotni, tad pieprasījums šogad kopumā joprojām būs diezgan vārgs. Ārvalstu pieprasījuma novērtējums balstās uz to, kā
aug mūsu tirdzniecības partneri, ko jau nedaudz varēja nojaust pēc tās kartes, ko iepriekš jums rādīju, bet šeit ir tā kā sarēķināts viss kopā. Un skaidrs, ka tas ārvalstu pieprasījums, teiksim, tā pieauguma temps ir drusciņi straujāks nekā 23. gadā, tā noteikti ir laba ziņa, bet te arī jāsaprot, ka mēs skatāmies uz kopējo IKP izaugsmi, bet mums kā eksportētājiem ir svarīga ne tikai IKP izaugsmē, bet, piemēram, tieši specifiski, kas notiks atsevišķos sektoros šajās mūsu tirdzniecības partnervalstīs. Kā, piemēram, ja skatāmies uz Zviedriju, Zviedrijas izaugsme nākamajā gadā nekāda tur dižā nebūs, un, diemžēl, arī, ja skatāmies tieši uz tiem mūsu interesējušiem sektoriem, kas ir mājokļu sektors, būvniecības sektors, tieši varbūt dzīvojamo māju būvniecības sektors, tur mēs atkopšanos vēl šogad noteikti neredzēsim, un varbūt var cerēt uz kaut kādu straujāku atkopšanos tad sākot no 25. gada un uz priekšu. Jo no vienas puses Riksbanka maina šo procentu likmju virzienu. Mēs prognozējam, ka tas jau varētu būt maijā, kad šis likmes sāk mazināties. Tas noteikti drusciņi sāks iekustināt šo mājokļu tirgu. Tas būs signāls, kas var palīdzēt mājokļu tirgumu atgūties, bet, lai mēs nonāktu pie tā, ka tiešām arī palielinās būvniecības apjomi, tur vēl kaut kādam laikam jāpaiet. Tāpēc tas viss uzreiz noteikti nenotiek. Un, ja domājam par kopējo situāciju, kāda ir uzņēmumiem, tad jāsaka, ka no vienas puses inflācija sarūk. Tas nozīmē, ka cenas celt tik strauji vairs noteikti mēs nevaram un jāskatās, vai vispār varam celt. Pieprasījums kopumā ir vājš. Es jau nedaudz minēju, ka apstrādes rūpniecībā pusi no uzņēmumiem sūdzas par to, ka pieprasījuma trūkums ir galvenais faktors, kas ierobežo biznesu, bet arī citās nozarēs pieprasījuma trūkums ir arvien lielāka un lielāka problēma. Un tur mēs, tas ir tieši atkarīgs no tā, kad mēs redzam šo stagnāciju kopumā ekonomikā. Un tas arī nozīmē, ka rentabilitāte uzņēmumiem mazinās. Jāsaka gan, ka tā situācija nav varbūt tā dramatiska, jo, ja skatāmies uz to oranžo līkni, kas tur ir paslēpusies pa vidu, tad šobrīd tā līkne ir tādos līmeņos aptuveni, kāda tā bija 16. gads, 15. 14. gads. Mēs neesam tik augstu kā tad, kad 18. 22. gads, kad mēs redzējām tiešām tādus straujākus pieaugumu tempus, peļņas lielas un tā tālāk. Šobrīd vairs tā nav, vairs tik laba tā situācija noteikti nav, bet arī nav tā kritiska šobrīd. Tāpēc skaidrs, ka tas rentabilitātes līmenis nav tik labs kā iepriekš, bet joprojām es teiktu, ka kopumā tā situācija ir diezgan laba un stabila arī uzņēmumu pusē. It sevišķi, ja mēs skatāmies uz atsevišķiem sektoriem, piemēram, kokapstrāde, kuros varbūt šobrīd iet grūtāk, bet iepriekš viņiem tas tauku spilventiņš ir uzkrāts diezgan liels, tā kā kaut kādu brīdi var arī uz tā dzīvot. Ja ejam no šīs uzņēmuma puses uz varbūt darbinieka pusi un uz to, kā jūtas darba tirgus, tad jāsaka, ka, ja 22. gadā mēs varējām priecāties un teikt, ka iedzīvotāju skaits ir audzis, aug nodarbināto skaits un tas palīdz ekonomikai, tad šobrīd pagājušajā gadā tas tā vairs nebija. Protams, 22. gads bija lielā mērā šis Ukrainas bēgļu stāsts, kas arī iesaistījās Latvijas darba tirgu. Šogad, diemžēl, mēs esam atpakaļ pie situācijas, kad iedzīvotāju skaits krīt. Un mēs redzam, ka arī nodarbināto skaits krīt, bet neaug īpaši, vai nedaudz ir pieaudzis bezdarbs, bet īpaši neaug šis bezdarbs. Tieši tādēļ, ka kopējais iedzīvotāju skaits arī mazinās, un tāpēc procentuāli mēs bezdarbā nekādas lielas izmaiņas īstenībā neesam redzējuši. Un, ja skatāmies, kādas ir tad izmaiņas pa atsevišķām nozarēm, tad aizņemto darba vietu skaitā pieaugumi ir redzami, ir nozares, kurās ir pieaugumi, bet ir arī ļoti daudz nozares, kurās darba vietu skaits samazinās. Ir sevišķi izteikti apstrādes rūpniecība un tirdzniecība, kas ir tās galvenās apakšējās nozares, kurās mēs arī redzam problēmas ar pieprasījumu, un tas arī droši vien likumsakarīgi, ka šis darba vietu skaits tur mazinās.
Kopumā darba tirgus, kā jau es teicu, ir nedaudz pasliktinājies. Ja skatāmies uz bezdarba līmeni, tas ir maķinīt augstāks nekā gada beigās bija, nekā tas, teiksim, bija gada vidū. Bet joprojām uz tāda vēsturiskā fona tas dzeltenais stabiņš, es teiktu, ka ir zemes. Ja? Mēs neesam tur ne Covid laika līmeņos, ja? Un arī nemaz nerunājot par kaut kādām iepriekšējām krīzēm. Tāpēc šobrīd darba tirgus, varētu teikt, joprojām ir samērā stabils. Un turklāt, ja skatāmies uz reģistrēto bezdarbu, kas ir tādi aktuālāki dati un vieglāk un ātrāk pieejami, tad tur jau skatoties uz aprīļa datiem, mēs pat redzam reģistrētā bezdarba samazinājumu, kas daļēji ir sezonalitāte, bet arī liecina par to, ka tomēr tas darba tirgus situācija vairs būtiski noteikti nepasliktinās. Un visdrīzāk tas augstākais bezdarba līmenis visdrīzāk jau tika sasniegts šī gada sākumā vai varbūt pat pērnā gada nogalē. Un par prognozēm runājot, bezdarbs saglabāsies samērā zems, varbūt nedaudz ir augstāks nekā 23. gadā, bet kopumā samērā zems, un algu temps būs ļoti strauji joprojām, bet lēnāks nekā 23. gadā. Tā kā algu tempu sarukumu nosaka gan tas, ka ir zema inflācija, līdz ar to šis arī spiediens no darbiniekiem varbūt nav vairs tik augsts, ir vājš pieprasījums, nav iespēja celt šīs cenas, nav iespēja uzņēmumiem celt cenas, un līdz ar to viņiem ir mazāk iespēja arī algas palielināt, ir vājāka šī uzņēmuma pelnītspēja, ko arī tikko rādīja, un arī īstenībā ir mazāks darba spēka trūkums. Bet, protams, ņemot vērā faktu, ka iedzīvotāju skaits mums atkal samazinās, un tā demogrāfija mums ir tāda, kā ir, darba spēka trūkums kā problēma noteikti atgriezīsies. Ja skatāmies uz algu kāpumu faktisko situāciju, tad 23. gadā tas auga ļoti strauji, un īstenībā lielākajā daļā nozaru algu kāpums bija tieši virs šiem ap šo divciparu skaitli vai pat virs tā. Savukārt šobrīd Swedbanka klientu dati rāda, ka algu kāpums ir drusciņi samazinājies, un šobrīd ir pie šiem 8%, ko mēs arī prognozējam, kas būs vidēji šajā gadā. Tā kā algas aug, bet tas kāpuma temps ir nedaudz pierimis. Protams, ka algu kāpums nozīmē, ka ienākumi iedzīvotājiem palielinās, un tie arī var šos ienākumus tērēt. Un kaut kādā mērā mēs, ja skatāmies uz algu fondu, kas ir kopējais, kur ir ietverts gan algu kāpums kā tāds, gan arī tas, cik daudz cilvēku šīs algas saņem, tad algu kāpums reālā izteiksmē, algu fonda kāpums reālā izteiksmē ir jau redzams kādu laiku, kas visdrīzāk pacels arī šo patēriņu. Un pēdējā ceturksnī 23. gadā mēs jau redzējām, ka patēriņš drusciņā dzīvojās, drusciņi bija pozitīvāks nekā iepriekš tas stāsts. Un, ja skatāmies uz to, kas ir pēdējos mēnešos noticis, piemēram, karšu datos, mēs redzam, ka reālā izteiksmē, tātad apjoma izteiksmē, tiek pirkts vairāk. Ne tikai tiek vairāk tērēts, ne tikai tiek samaksāts vairāk, bet arī ņemot vērā inflācijas ietekmi, mēs arī redzam, ka apjomi aug. Un, ja skatāmies nominālā izteiksmē kreisajā pusē, kā tad uzvedās dažādas nozares, tad jāsaka, lielākoties mēs redzam, ka ir tēriņu kāpums, izņemot viesnīcās, principā visur mēs redzam tomēr tēriņu kāpumu. Šur tur vairāk, šur tur mazāk, un te ir salīdzinājums ar 23. gadu, bet jāņem vērā, ka 23. gadā lielu daļu no šī kāpuma veidoja joprojām inflācija. Tātad vienkārši viss bija dārgāks. Bet šobrīd un šogad šis inflācijas efekts jau ir daudz mazāks, un līdz ar to varētu teikt, ka šis pirmā ceturkšņa rezultāti, tas jau lielā mērā tomēr atspoguļo kāpumu tieši reālā izteiksmē, ka esam pirkuši vairāk. Tāpēc gaidām, ka tas patēriņa vilkme būs šogad lielāka nekā pērn, algas joprojām aug, inflācija ir zema, darba tirgus ir samērā spēcīgs, ar nelielu varbūt pasliktinājumu, bet kopumā spēcīgs. Tas viss nozīmēs, ka mājsaimniecības var tērēt un var balstīt ekonomikas izaugsmi šogad. Bet, lai tas varētu turpināties, mums ir jāredz, ka pieslēdzas klāt arī eksports, ko mēs gaidām uz gada beigām, drīzāk uz 25. gadu. Un tad
visi kopā, gan iekšējais patēriņš, gan eksporta puse, mēs varēsim veicināt šo straujāko izaugsmi ekonomikā. Un tad varbūt pēdējais tādā mazai atkāpei, kas tad notiek ar valsts tēriņiem, jo no vienas puses mēs redzam, ka iekšējais patēriņš un iekšējie spēki virza šo ekonomikas izaugsmi šogad, un daļēji tas ir mājsaimniecība patēriņš, bet daļēji tas ir arī valsts sektora tēriņi un investīcijas. Un lielā mērā tas, protams, ir, jau teicu, fondi, Rail Baltica, bet arī šie aizsardzības izdevumi. Un, ja skatāmies uz to, kā teiksim, ņemot vērā to, kādas ir Finanšu ministrijas prognozes bijušas un to, kāda ir patiesā situācija makro datos un ka ekonomika šogad neaugs tik strauji, kā Finanšu ministrija iepriekš prognozēja, mums izskatās, ka tas deficīts šogad varētu pārsniegt šos 3% atzīmi, kas ir tas līmenis, pie kura Eiropas komisija var sākt uzdot jautājumus, var sākt vairāk mūs uzraudzīt. Un tāpēc arī esam dzirdējuši runas par to, ka iespējams ir nepieciešama konsolidācija un tā tālāk. Bet jāsaprot, pirmkārt, ka šī situācija šodien ir absolūti citādāka nekā tā bija 8. un 9. gadā. Mēs esam pilnīgi citos apstākļos, un šī atkāpe no šiem 3% ir daudz, daudz mazāka, vismaz mūsu prognozēs, nekā tā bija iepriekš, un šīs nepieciešamība mazināt šos izdevumus, tā ir varbūt kaut kādā mērā tur ir, bet tas noteikti nav nekas tāds, kā mēs redzējām, teiksim, finanšu krīzes laikā. Un ļoti svarīgi, kādas tieši tās būs valdības izvēles, kur tieši mēs mēģināsim ietaupīt. Jo, es domāju, ir pilnīgi skaidrs, ka ir ļoti daudz, ko ietaupīt tieši valsts sektora pusē, valsts sektora efektivitātes pusē. Ja skatāmies uz, teiksim, Pasaules bankas rādītājiem par valdības efektivitāti, mums tā ir viszemākā starp Baltiju, nemaz nerunājot par Zviedriju, un turklāt tas virziens ir, diemžēl negatīvā virzienā. Ja mēs tā valdības efektivitāte pēdējos gados patiesībā samazinās. Ar šo pie šā ir noteikti jāstrādā, un tas mums varētu palīdzēt arī kaut kādā mērā sakārtot to fiskālo situāciju. Un jāsaprot, ka, teiksim, ķerties pie pensijām, es domāju, ka neviens šobrīd netaisās, bet arī jāsaprot, ka mēs nedrīkstam, teiksim, projektus, kas tika iepriekš iecerēti arī privātajā sektorā, pēkšņi vairs nedarīt, jo tā mēs varam apdraudēt investoru, teiksim, nākotnes vispār piesaisti Latvijai kā tādai. Savukārt, ja tie ir projekti, kas ir, teiksim, nozareis, kas nav strateģiski svarīgas, kas neatbild par, teiksim, lielāku pievienoto vērtību un tā tālāk, kas nenes Latvijas ekonomikai lielu pienesumu, tad tās varētu būt tās lietas, ko tomēr atlikt, pagaidīt un šajā brīdī, varbūt nedarīt. Bet tur liels jautājums ir par valdības izvēlēm, un tas arī noteiks to, cik lielā mērā mēs varēsim tomēr runāt par tādu ilgtspējīgu izaugsmi vidējā termiņā. Jo viena lieta, kas mums noteikti trūkst Latvijas ekonomikā, ir strateģiskais ilgtermiņa skats un tā spēja redzēt kopsakarības, kā viena lieta, ko mēs izvēlamies, mainīs vai ietekmēs to mūsu nākotnes virzību. Un šī ilgtermiņa vīzijas un kopskata trūkums, tad var arī mums iegriezt šādā brīdī, kad ir iespējams kaut kur jāsamazina tēriņi, tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgiem un jāsaprot, kas tad ir tas, kur mēs drīkstam, varam atļauties griezt, un kas ir tās nozares un situācijas, kur mēs tēriņus samazināt, nevaram tiešām atļauties, ja gribam noturēt šo ilgtermiņa izaugsmes perspektīvu. Tas arī būtu viss no manas puses. Paldies, ka klausījāties, un tiksimies nākamajā Svedbanka ekonomikas apskatā, kas būs augustā.